Sveiciens! Esiet sveicināti skulmēs. Ļoti priecājos jūs redzēt. Nikija. Esmeralda. Šodienas piedzīvojumā došos ar jums. Nikija ir ieradusies Mālpils pagasta Skulmju mājās, kur izveidot pirmās latviešu tēlnieces Martas Skulmes un gleznotāja un scenogrāfa Oto Skulmes piemiņas istaba. Šeit dzīvojas arī viņa meita, māksliniece Džemma Skulme. Vēlāk izveidot arī piemiņas istaba aktierim Valentīnam Skulmem. Tā karogs jau plīv. Mūs sagaida. Ekskursiju mēs sākām ar Martas un Oto Skulmju istabu. Tur bija arī vērojama glezna, kurā ir attēlot tieši šī vasaras māja, kas, man liekas, bija tāds foršs starts, lai paskatītos, kāda tad šī vieta ir bijusi pirms tam. Katrai telpai šajā mājā ir kādi iemītnieks. Tad šo telpu mēs izvēlējāmies veltīt rakstniecei Ivandai Kaijai. Jo ir tāds zināms fakts, ka viņa ir šeit arī strādājusi, viņa ir īslaicīgi dzīvojusi šajās mājās, un šeit arī šajā verandiņā tieši arī ir rakstījusi. Verandā Ivanda Kaija rakstīja romānu Iedzimtais grēks, kurā aprakstīta arī Skulmju mājas apkārtne. Mālpilieši tiešām ļoti lepojas ar Skulmju dzimtu, ka viņi šeit ir dzīvojuši, un, protams, arī šajā mājā. Protams, ka šie cilvēki, mākslinieki, viņi ir cieši saistīti ar Latviju un arī ar Latvijas kultūru un Latvijas vēsturi. Bija sajūta, ka esmu atbraukusi tiešām kā pie ģimenes, kura ir izbraukusi kaut kur ārā brīvdienās, un tad es varu atbraukt paskatīties, kā tad viņi šeit dzīvo. Mājas virtuvē. Skulmju māja apmeklētājus gaida zīmīgos datumos. Sezona sākas 21. aprīlī, Valentīnas Skulmes dzimšanas dienā, un noslēdzas 13. oktobrī, rakstnieces Ivandas Kaijas dzimšanas dienā. Lai arī liekas, ka it kā uz muzeju mēs varam braukt jebkādās drēbēs, tad šeit arī nama saimniece, es tā gribētu teikt, viņa teica, ka tomēr siltākas drēbes ir jāpaņem līdzi, jo šeit pūš vējš, mēs esam kalna galotnē, no kura pavaras brīnišķīgs skats uz upi, bet tas arī rada mazliet tādu vēsāku sajūtu, jo vējš šeit pūš visu laiku, bet, principā mēs domājam, ka galvenais ir ņemt tādu atvērtu prātu, uzzinot daudz ko jaunu, arī interesantas lietas par šo ģimeni, tā kā, jā, tas ir galvenais, būt atvērtam visam, kam jaunam.